lasījums no 1. vēstules korintiešiem 11. nodaļas. Es jūs pamācu, un to nevaru uzteikt, ka jūs sanākat ne par svētību, bet par nesvētību. Jo pirmkārt, kad jūs sanākat draudzē, es dzirdu, ka šķelšanās ir jūsu starpā, un pa daļai to gan ticu. Jo šķelšanām gan vajag būt jūsu starpā, lai tie, kas ir pastāvīgi jūsu starpā, top zināmi. Kad nu jūs sanākat kopā, tad tā nenotiek, kā pieklājas baudīt tā kunga mielastu. Jo pie mielasta ik viens steidzas paņemt savu paša ēdienu, un cits paliek neēdis, un cits ir pieēdies. Jo vai tad jums nav māju, kur varat ēst un dzert? Jeb vai jūs Dieva draudzi nicināt un tos apkaunojat, kam nav nekā? Ko lai jums saku? Vai lai jūs slavēju? Šī lietā es jūs neslavēju. Jo no tā kunga es to esmu dabūjis, ko atkal jums esmu mācījis, ka tas kungs Jēzus tanī naktī, kad tas tapa nodots, ņēma maizi un pateicies pārlauza un sacīja: ņemiet ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top lausta. To dariet mani pieminēdami. Tāpat arī kausu pēc vakarēdiena, sacīdams: šis kauss ir jaunā derība manās asinīs. To dariet, cik kārt jūs to dzeļat, mani pieminēdami. Jo cik kārt jūs no šās maizes ēdat un no šā kausa dzeļat, pasludiniet tā kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Tad nu, kas necienīgi ēd šo maizi vai dzeļ tā kunga kausu, tas būs noziedzīgs pie tā kunga miesas un asinīm. Bet lai cilvēks pats izmeklējas, un tā, lai viņš ēd no šīs maizes un dzeļ no šī kausa, jo kas necienīgi ēd un dzeļ, tas ēd un dzeļ sev pašam par sodu, neizšķirdams tā kunga miesu. Tādēļ jūsu starpā daudz ir vāju un neveselu, un daudz ir aizmigušu, jo ja mēs paši sevi tiesātu, tad netaptu tiesāti, bet kad mēs topam tiesāti, tad no tā kunga topam pārmācīti, lai ar pasauli netopam pazudināti. Tad nu mani brāļi, kad jūs sanākat pie mielasta, tad gaidiet cits uz citu, bet ja kas ir izsalcis, tas lai ēd mājās, lai jūs nesanākat par sodu. To citu es mācīšu, kad es nākšu. Pirmā ķēniņu grāmata, 5. nodaļa. Un Naemans, Sīrijas ķēniņa karja lielskungs, bija augsts un godājams vīrs sava kunga priekšā, jo caur viņu tas kungs Jahve sīriešiem bija devis sekmes, un viņš bija varens vīrs, bet spitālīgs. Un no Sīrijas sirjotāji bija izgājuši un aizveduši no Izraēla zemes mazu meiteni, kas bija Naemanas sievas verdzene. Un tā sacīja uz savu valdnieci: kaut mans kungs būtu pie pravieša, kas Samarijā, tas viņu gan atsvabinātu no spitālības. Un Naemans gāja un to teica savam kungam sacīdams: tā un tā teica meitene, kas ir no Izraēla zemes. Tad Sīrijas ķēniņš sacīja: ej, es sūtīšu vēstuli Izraēla ķēniņam. Un tas gāja un ņēma līdz 10 talentus sudraba un 6000 seķeļus zelta un 10 svētku drēbes. Un viņš nesa vēstuli Izraēla ķēniņam, kur bija rakstīts: kad šī vēstule pie tevis nāk, redzi, tad es savu kalpu Naemanu pie tevis esmu sūtījis, lai tu viņu atsvabini no viņa spitālības. Kad nu Izraēla ķēniņš šo vēstuli bija lasījis, tad viņš saplēsa savas drēbes un sacīja: vai tad es esmu Dievs, ka varu nokaut un atkal dzīvu darīt, ka šis pie manis sūta vīru, lai to atsvabinu no viņa spitālības? Ņemiet vērā un redziet, ka tas iemeslus pie manis meklē. Bet kad Elīša, Dieva vīrs, to dzirdēja, ka Izraēla ķēniņš savas drēbes bija saplēsis, tad viņš sūtīja pie ķēniņa un lika sacīt: kāpēc tu savas drēbes esi saplēsis? Lai jau viņš nāk pie manis un atzīst, pravieti esam Izraēlā. Un Naemans ar saviem zirgiem un ar saviem ratiem nāca un apstājās Elīšas nama durvju priekšā. Un Elīša sūtīja vēstnesi pie tā un lika sacīt: ej un mazgājies 7 reizes Jordānā, tad tava miesa atkal būs vesela, un tu tapsi šķīsts. Bet Naemans apskaitās un aizgāja un sacīja:
Redzi, es domāju, viņš taču nāks pie manis ārā un stāvēs un piesaugs tā kunga Jahves sava dieva vārdu un ar savu roku braucīs pār to vietu un atņems spitālību. Vai Amana un Farfara upes pie Damaskas nav labākas nekā visi Izraēla ūdeņi, vai es tur nevaru mazgāties, lai topu šķīsts? Un viņš griezās atpakaļ un aizgāja dusmās. Tad viņa kalpi piegāja un ar to runāja un sacīja: Mans tēvs, kad pravietis tev būtu teicis kādu lielu lietu, vai tu to nedarītu? Kā nu ne? Kad viņš tev sacīs: mazgājies, tad tu tapsi šķīsts. Tad viņš nokāpa un mazgājās Jordānā 7 reizes pēc dieva vīra vārda, un viņa miesa kļuva atkal vesela, kā maza bērna miesa, un viņš tapa šķīsts. Tad viņš griezās atpakaļ pie dieva vīra ar savu pulku un nāca un apstājās tā priekšā un sacīja: Redzi, nu es zinu, ka cita dieva nav pa visu pasauli, kā vien Izraēlā, un nu ņem lūdzams kādu svētību no sava kalpa. Bet tas sacīja: Tik tiešām, kā tas kungs Jahve dzīvs, kuļa priekšā es stāvu, es to neņemšu. Un viņš tam uzstāja, lai ņemot, bet tas liedzās. Tad Naēmans sacīja: Ja ne, tad ļauj jau dot savam kalpam 2 mūļu nastas zemes, jo tavs kalps svešiem dieviem vairs nenesīs nec dedzināmus upuļus, nec kaujamus upuļus, kā vien tam kungam Jahvem. Šī lietā, lai tas kungs Jahve tavam kalpam piedod, kad mans kungs ies Ribona namā tur pielūgt, un viņš atspiedīsies uz manas rokas, un es nometīšos Ribona namā, tad lai tas kungs Jahve tavam kalpam piedod šo lietu, kad es tā nometos Rimona namā. Un viņš uz to sacīja: Ej ar mieru. Kad nu viņš kādu ceļa gabalu no tā bija aizgājis, tad Gehazis, Elīšas dieva vīra puisis, domāja: Redzi, mans kungs šo sīvieti Naēmanu ir saudzējis, un no viņa rokas neko nav ņēmis no tā, ko viņš atnesis. Tik tiešām, kā tas kungs Jahve dzīvs, es tam skriešu pakaļ un ņemšu ko no viņa. Tā Gehazis skrēja Naēmanam pakaļ, un kad Naēmans redzēja sev pakaļ skrienam, tad viņš nokāpa no saviem ratiem viņam pretī un sacīja: Vai viss labi? Un tas sacīja: Labi. Mans kungs mani sūtījis un liek sacīt: Redzi, tagad 2 puiši no praviešu bērniem pie manis atnākuši no Efraima kalniem. Dod jau viņiem talentu sudraba un 2 svētku drēbes. Un Naēmans sacīja: Ņem lūdzams 2 talentus, un tas tam uzstāja un iesēja 2 talentus sudraba 2 makos un 2 svētku drēbes, un tos deva 2 no saviem puišiem, kas tos viņa priekšā nonesa. Kad nu viņš nāca pie pakalnes, tad viņš to paņēma no viņu rokām un to nolika namā, un tos vīrus atlaida, ka tie aizgāja. Bet viņš nāca un tur stāvēja sava kunga priekšā, un Elīša uz to sacīja: Kur tu biji, Gehazi? Un tas sacīja: Tavs kalps ne šur, ne tur nav bijis. Bet viņš uz to sacīja: Vai mana sirds tur līdzi nestaigāja, kad tas vīrs griezās atpakaļ no saviem ratiem tev pretī? Vai tas bija laiks ņemt sudrabu un drēbes un eļas kokus un vīna dārzus un avis un vēršus un kalpus un kalpones? Tāpēc Naēmana spitālība tev pielips un tavam dzimumam mūžīgi. Tad tas no viņa aizgāja, spitālīgs kā sniegs. Obadijas grāmata. Tā saka Dievs, tas kungs Jahve, par Edomu. Mēs esam vēsti dzirdējuši no tā kunga Jahves, un vēstnesis ir sūtīts starp pagāniem. Celieties, tad celsimies pret viņu karā. Redzi, es tevi esmu mazu darījis starp pagāniem, tu esi ļoti nicināts. Tava sirds lielība tevi pievīlusi. Tu dzīvo klints alās, savos augstos mitekļos, un saki savā sirdī: Kas mani nometīs pie zemes? Jebšu tu celtos kā ērglis, un jebšu tu savu līgzdu taisītu starp zvaigznēm, taču es tevi no turienes nometīšu, saka Jahve tas kungs. Kad zagļi vai laupītāji pie tevis naktī būtu nākuši, ak, kā tu esi izdeldēts, vai tie nebūtu zaguši savu tiesu? Kad vīna lasītāji pie tevis būtu nākuši, vai tie kādas vīna stīgas nebūtu atlicinājuši? Kā Ēsava mantas ir izmeklētas un viņa apslēptās lietas izvaicātas.
Visi tavi biedri tevi izdzen no savām robežām ārā, tavi draugi tevi pieviļ un pārvar, kas tavu maizi ēd, tie tevi ievaino, saprašanas pie viņa nav. Vai tas nenotiks tai dienā, saka Jahve tas kungs, ka es iznīcināšu gudros no Edoma un saprašanu no Ēsava kalniem? Tavi varenie Tēman baiļosies, lai viens no Ēsava kalniem top izdeldēts kaujā. Tā varas darba dēļ, ko tu savam brālim Jēkabam esi padarījis, kauns tevi apseks, un tu tapsi izdeldēts mūžīgi. Tai dienā, kad tu viņam stāvēji pretī, tai dienā, kad naidnieki viņa spēku aizveda gūstā, un svešinieki iegāja pa viņa vārtiem un meslus meta par Jeruzalemi, tad tu arī dzen biji kā viens no tiem. Bet tev vairs ar prieku nebūs redzēt sava brāļa dienu, viņa nelaimes dienu, nedz līksmoties par Jūdas bērniem viņu bēdu dienā, nedz lepoties ar savu muti bailības dienā. Neej pa manu ļaužu vārtiem viņu nelaimes dienā, nedz skaties uz viņu ļaunumu viņu posta dienā, nedz izstiep rokas pēc viņu mantām viņu bēdu dienā. Nestāvi uz ceļa jūtīm viņu bēgļus izdeldēt, nedz nodot viņu atlikušos bēdu dienā, jo tā kunga Jahves diena ir klāt pār visiem pagāniem. Tā kā tu esi darījis, tāpat tev darīs, tavi darbi atgriezīsies uz tavas galvas, jo kā jūs esat dzēruši manu dusmu kausu uz mana svētā kalna, tā visi pagāni dzers bez mitēšanās, jā tiešām tie dzers un plītēs un būs tādi, kādi tie nekad nebūtu bijuši. Bet uz Ciānas kalna būs izglābšana, un tas būs par svētumu, un tie no Jēkaba nama iemantos savas tiesas. Un Jēkaba nams būs uguns, un Jāzepa nams liesma, un Ēsava nams būs par rugājiem, un tie pret tiem iedegsies un tos aprīs, tā ka Ēsava namam neviens neatliks, jo tas kungs Jahve to ir runājis. Un tie no dienas vidus iemantos Ēsava kalnus, un kas ielejā dzīvo, iemantos filistiešus. Un tie iemantos Efraima lauku un Samarijas lauku un Benjamins Gileādu. Un aizvestie no Izraēla bērnu kaļaspēka iemantos to, kas kanāniešiem piederēja līdz Sareptai, un aizvestie no Jeruzalemes, kas ir Sefaradā, iemantos pilsētas pret dienvidiem. Un pestītāji celsies uz Ciānas kalna, tiesāt Ēsava kalnus, un valstība piederēs tam kungam Jahvem.